Esiet sveicināti 6. Auto 2000 sērijā aizbrauc no Vācu laukiem līdz Latvijai ar autiņu zem 1000 eiro. Pagājušā sērija beidzās uz netik labas nots, jo Artūra Audi A4 iedegās eļas lampiņa. Par to, cik nopietni būs problēma, mēģināsim noskaidrot šajā sērijā. Šobrīd Džeki dodas uz veikalu, lai nopirktu eļu un apskatītu, vai problēma tiešām būs tik vienkārši atrisinām. Mums visiem ir 2002. gada mašīnas. Jā. Un otra labā Arčs pirkā 2004. Un otra ziņa ir šī te maziņā. Tur ir rādīts 7, bet jārēķina vienmēr brīfā +1. Tas ir 8 īpašnieki ir bijuši Audi A4. Bet noteikti daudz teiks, wow, baigi traki, bet paklaurot. Viņš noteikti ir bijis jauns Audi centrā kaut kāds demo auto, tad ir pārakstīts uz leasing, tad atpakaļ uz privāto. Tas jau varbūt viens cenīgs. Un vēl viena laba lieta ir, ka no 22. gada šis īpašnieks 4 gadus jau, tā kā viņš pa viņu ir rūpējies. Nu, vot, un beigās pārdev, jā. 3. Tā kā labs autiņš, bet jā, labā ziņas, ka visam ir 2002. gada mašīnas. Vēl aizvien Džeki ir aiz mums ar eļas lampiņu jau degoši. Apskat līdz 26. gada septembrim. Nu, tas jau var daudz. Jā. Rīt vismaz numurs dabūsim. Un, jā, tas laikam arī viss pagaidā. Tas ir. Kā puikām iet tur. Nu, saspringt. Saspringti. Brauc, viss kārtībā. Lampiņas spīd, vien šitā. Ir ok. Nobrauc. Pasties tikko mainīt. Cik nav? 25. gads. Jā. Gads, Bet cik kiļi nobraukt? Kas jāapsījās? Gan iz 10, 300 000, viņam tāds spidometrā 301. Epa gabalkā. Hop, iekšā. Hop. Ārā, te ir beģi. Minimums. Kāds minimums? Maksimums. Apskaties, kur ir eļļa. 301. Viss ir. Maksimāli. Paga. Tu tisār lāles maksimāli. Melni tā iedēs paga. Es saprast, ko tas 301. Ai. Kas tur iekšā iemests? Kas tā pa pudali tur mētājās? Man filteri. Kur? Filters eļļas. Ne? Bišķītāji vidē. Ir. Noskatās, mēs to kļūdu, tas dačiks nerāda. Domā. Līkumā, bišķi pa strauji iegāja. Nē, bet viņš visu laiku deg. Visu laiku? Jā. Nu, veiksmi braucienā. Tikai 1700 km. Tur, es saprotu, ir kaut kāda eļas kanniņa iekritus, jā, motorā. Filtrs no smagās mašīnas. Ai. Tas bija labākais, ka braucas ir. Labi, te EGRs noglušīts ir ar naglām. Bet zini, kas ir pats labākais? E39 ir baigi labs. Nevar. Viss normāli būs. Paldies, kolēģi. Būs labi. Eļļa, stīga, antifrīz ir. Eļļa ir. Šo veiksmi, Džeki, man ir vispār darbi Vācu laukos. Dod zini, kā Latvijā ir. Tā, ja pavisam godīgi jautājums. Ja tā mašīna nomirs, ko daram? Send me location. Kas tev? Nu, tev jādomā, ko darīt. Tas jau ir tas prikals, vai tu vari atbraukt vai nevar atbraukt no Vācijas uz Latviju. Es vēl neesmu ticis es tiku līdz veikalam. Cik nobrauc? 5 kilometrus. Tik daudz nenobrauc. Labi, 4. Labi, ja 3 vai 2. Nu, Un kas iedegās? eļļas lampiņa, kur eļļa ir jau iekšā. Otrs, kad mašīna pirmoreiz apskatījām, bija check engines, labi. Tagad iedarbi nav. Labi, Nu, tas ir bonus. jā, Džeki nodzēs. Bet iedegās EPC kļūda. Saistībā ar motora jaudu kaut kas. Tā tiksi, nu kur, kāpēc tu domā Nē, vispār? par to Vai iet kur runa, tu es neesi tikšu, izbrauc, es tu jau vien- domā negatīvi. Tu visur tiksi, neslāpē nost un neatmet gāzi. Ja Es slāp prasu, nost, jā. kas Es šeit gāzi? zinu, ka es tikšu, bet jā. Jautājums ja ir, tu jā. netiec, tu zini, vienam ir E39, tas tev stropē paņems. Pa bāni. Pa bānai, jūs tur pilsētām brauksiet mājās mazliet. Golfiņš jau vēl ir. Golfiš iet savā raidā. Nemānās. Nu jā. Nu, jā. Kas jūs domājat? Kā tu domā izbraukt? Rītā braucam Cik ārā. Es nezinu, cikos vajag. Vakarā. No. Vakarā. No rīta Braucam reizē 2. Mums ir sūdīgākās senā mašīnas.
Jūs nenovilksiet jau visu dienu padomā, kāds tu vakarā, es tev vēl visu ceļš. Jūs ir fanāti. Nē, bet ko tu... Nē, tu nopietni. Pagaid, Ko tu man varbūt saki, ka grāmatvedību uztaisīt? Kurā dienā? Ja man sestdien jādod ir. Kā? No, kā? Braucam trešdien vakarā. Tā kā tā! Trešdienas vakarā? Jā. Es aizmušu jau vienos. Tur būs jau izstiepts, es būšu Un vienos. cik jau tu gribi braukt ārā? Jābrauc no rīta. Es domāju, 4. 3-4, jā. Tu rīt no rīta jau brauc ārā? Jā. Es tā domāju. Tu nost. Nu, bet kas ir kāda varianta? Nu, Tu vari braukt ātrāk. Nē, nu, bet... grāmatvedība tad. Esam vieri. Tu varēsi? Pagaid, nu tu vari 39. mošu ātrāk tad? Ko tam man rīt viņam numuriem pakaļ Tu aizbrauc uz tai paņems golf mašīnu? numurs, tu baigi kāds skatās numuriem. Es tās pusams aizmugurē. Arturs nedaudz laikam sastrasojas PFC lampiņu un kad Eļļa ir motorā. Labi, kad Eļļa ir motorā, Artur, tas ir labā ziņas. EPC lampiņā atkal aizvieto check engine. Ko tu labāk gribētu, lai check engine vai tā EPC? Nevienu. Nu, nē, bet tev jāizvēlās vienu. Check engines, tad bija vismaz jauda. Kā tu zini, tu jau neizbrauci? Benzīnais kā zonda, nu pofik. Nu. Tu neizbrauci. Nu labi, tur nemaz nevarēja izbraukt. A, kāpēc vispār pēc mašīnu neizbraucot? Rekur klienti arī vienmēr pārbaudiet auto, arī kaut pērkat pie mums, kaut viņi ir pārbaudīt, iebraucat servisā, pārbaudat, ņemat, izbraucat testbrauciem, mēs dodam. Kāpēc, Artur, tu tā neizdarīji? Nav komentāru. Un to savu 39, kāpēc ielika pirmajā un atpakaļ gaitā un viss neizbrauc. Tur jau, ja iet uz priekšu, uz apakaļ, tad ir viss. Bet viņš pārliecināts, ka viņam vislabākais auto E39. Nekas jau vēl bija forši. Iznāc no veikala, tikko 2-3 kilometrus nobrauc un nevar piedarbināt. Siltu. Siltu, labi. Jā, bet tas nozīmē, ka tu taču nevar slāpēt nost. Neslāpē vienkārši nost degvielu, lai iekšā. Viņš jau to daudz neēdīs. Kāds tev motors? 2-4 benzīns. Audi. Šodien var dabūt pa 900 eiro. Ko ienāca veikalā, Kalvīts ieskries Bristoltē, viņam sagriez vētra laikam tā, ka Roms pateicis, ka viņi brauks divatā. Un Kalvīts ir satraucies, bet Kalvīts iepriekšējais video teica, ka viņš ir karāčā Labāko mašīnu. Un viņš uz bānu galvas piedīs, tāpēc līdz paprasīs viņam. Tu varētu kaut ko iekomentēt gribēt? Viņš teica, esam grāmatīgi naktī kopā, ka teļ brauks. Kalvīt, tu satraucies, tāpēc, ka jūs divatā braucat, sagriez vētra nopietni? Nē, to es tev godīgi. Točais, jā. Bet nu sagriez vētra par to? Nē, es gribēju to. Ok. Viņiem ir rācijas, viņiem ir strops, viņiem ir eļļa līdzi. Kas vēl ir līdzi? Šropes, eļļa, Magaiverē. Savilcēji. Ja tas jau neko nelīdz. Nu, principā viss, lai izdzīvotu Rīga tukums, Rīga tukums, SL dženki, būs prieci. bet ne Dortmund tukums. Tukums, 1700 km, nevis 60. Nu, 17 stundas labi, viņiem varbūt neies tik ātri. Ies varbūt kāds 20. Nu, ar nekas. 20. Nu, jā, nu, Es 7. būtu priecīgs, ja būtu 20 godīgi. Nopietni. Nu, bet protams. Tu gribi ilgāk, jo labāk? Nē, Es saku 17, bet reāli varētu būt 20. Nu, vismaz. Nārs grib jo ilgāk, jo garāk, jo labāk. Ātri negrib būt Vakarā laikam. mums ir jāpīļ ārā un kā būs, nu. Rīt vakarā? Nevar. Nevar? Tas nav reāli. Es zinu, kad ir džeki, kas Vācijā strādā. Sveiciens viņiem nesauksim vārdā, ka viņi var, bet es nevaru. Es personīgi nevaru. Visu dienu nomaukt un vakarā maukt vēl. Tas ir nereāli. Jo tu jau neaizbrauks līdz nākamais rīts. Līdz rītam, tu būsi līdz nākamajam rītam kaut kur poļos, un tad tev atkal visu dienu tu brauc, lai tik līdz... Tā kā jā, tiekamies piedzīvojumi var sākties. Visiem foršu vakar, visiem jauku skatīšanos. Spiediet laiku un rakstiet komentārus. Subscribe! Ko tu, Kalvīs, saki? Atšu nav, mēs jau iepriekšām. Ar rekords brauc ar ratiņu. Domā, viņš aizbrauc līdz Latvijā ar Audi. Es domāju, ka nē. Es domāju, ka viņš neaizbrauks. Pastieties, kā ir, ka latvieši atbrauc Vāciju. Kas pa ļaļu, ko? Kas pa konfektu? Darbiņ klāt. Varu piedarbināt, vai ne? Nolārais logi, kas? Tas ir svarīgi. Otrajā gadā. Aboz labs skan, pārbaudīt. Baigi labi, jā. Ok un servis, bet tas nekas.
Servisok? Servisok. Benzīns. Benzīns. Pagaid, tev nav benzīns, ja? Ir. Nē, nopietni nav. Ir. Viņš gāzīt uzspēd. Otru, jā. Nu, nopietni. Visi brauc uz benzīnu, lai. Dodam kalni. Pagaid, uz kuriem var dot? Oildruk, EPC. Kaut kā mums jābrauc tā, lai nav uz bānu, ne? Jā, obligāti. Kā jūti te zēni? Ļoti labi. Ko teiks Traučika? Nu, ko man teikt? Pirmkārt, Klaus ir pārbies, cik viņš bija pārliecināts, kā viņš kādu E39 paņēma. Viņš tagad spīd izraus. Jā, viņš tagad galīgi pārbies. Apsies, kā Arčs tikai niedz. Pastāvs ripo auģiks. Tātad Arčum ir jāskatās uz degvielas dačiku. Jā, īstenībā, cik viņam jāskatās daudz ir. lampiņas. Bet nu labi, ok, kā tev? Nav štrams? Nu, zini kā, Kristap, aiz jebkuru mašīnu var palikties. Jā, es domāju, Pat liekas satraukties. Jā, tas gan. Bet, nu, Tur, kad tajā 50. bet Kalvīt vajag satraukt nedaudz, viņš bija bišķi pārliecināts pat raku. Ārčs tagad ir aizgājis otrā pusē. Ja no rīta bija Kalvīts te un Ārčs Jā, te, jā. tad tagad ir tā, ka izlīdzinājās un varbūt pat Ārčs ir virs. Bet Arčam arī ir nedaudz kalpaks, es domāju, daļ tās eļas lampiņas. Kā jums liekas publika, skatītāji, viņi tiks mājā? Kur liekat stapkas, kurš tiks Artūrs vai Kalvīts vai Roberts? Vai es beigās braukšu? Domā neslāpēt nost? Tev viņam benzīns ir? Jā. Tad jālai ir E10. Lampiņas uzreiz, kad to virsū. E10. Nu tiksi? Es domāju, ka arī tā aizbrauc. Kuram? Tas pārbrauc. Un ko viņš vēl palīdzēs? Lai es pasaka, kas varētu būt. Tak nebrauks, kurš tev pārdēs? Viņš pateica, alles tip top, get rīma, to. Iedod, man aizbraukt samaksā. Es aizbraukšu ar Auģiku. Līdz placim. Reku laikam atstāju. Kamēr Arčs maksā, mēs paņēmām viņa Auģiku. Un muksim. Toč neļas lampiņu deg. Kalvīts. Nu normāls aparāts, EPC jau deg vienmēr, man liekas. Viss stūrs pastiprinātā neļa nav, jā. Bremzes ir? Kratās, bet arī labi. Nē, nu tā eļas lampiņā notik traki. Jā, es ar tas, kad apstājas nenoslāps, tas ir labi. Te- Esmu braucis ar automātu, kurš noslāps. Iedomājies, cik sūdīgi brauc, kad to ar automātu noslāps. Tad bija tā, ka jātur bremzes un otra kāja gāze. Kaut kā dūmēl baigi nāk, ne? Bet no šāla degviela tagad varbūt padedzinās. Plīt iedos Jā, vēl. ručkā, pamēģinās, kā viņš iet. Tur ir vēl tas, kad nav rūcināts un mitrums. Un... Es arī domāju. Viņš jau teica 4 gadus tā mašīna. Nē, Nu, nē, es 2. No apskats bēdē. Sieviete skatās, oi, man dieniņ, vai tu tie nav tie latvieši, kas mēģina tikt uz Latviju ar Auģiku pa... Cik tur eiro? Telefons sanā. O, nu jā, nedeg vairāk EPC. Nu, nē, es lampiņu deg. Kāpēc viņš teica, ka dodot visu? Uš. Tas visu laiku deg tā lampa. Jā, Multitronics. Tas ir jā. Kaut kāda jau jauda ir. Jā. Multitronics ļoti labi kārba. Kamēr viņi strādāja, ļoti patīkami. Jā. Jā, Viņa kapsildes atšu. Boze, reku, viņš neklausīsies mūziku, galīgi Nu, davai priecīgs. pamēģinām. Principā ņem rādio, klausies, un tu pat nedzirdi. Un kasetes. Kasetes. Tu pat nedzirdi, ja kaut kas tev plīsīs. Vai Nē, grābēs? viņš uzgriež mūziku un brauc. Jā. Uzriez skaļāk un Un dzied dzied līdz. līdz. Rādījās Konto. Man liekas, ka labs Auģiks. Sveiciens Valdam. Nē, viņš tiks. Galvenais, lai tā eļļa ir tiešām iekšā un kaut kas tur notiek. Eļļojās. Litriņš, jā, nu kas ir? O šito varētu laist mājā, ne? Samainījāmies ko ar golfiņu. Jā, bet Pasties. šitam vairāk robraukums nekā, bet 39. Nu, to sapratīsim, aizbrauksim un apstīsimies. Kā tev liekas, ko viņi teiks? Viņi teiks, viss ir labi, viss ir stīgā.
Saprot, negribās palikt, Kas būs jau uz bānu nomirst? Es nezinu, vilks nevar. Es nezinu. Tad mēs Man tā nav bijis. vārkāmē mans uz Bembu un braucam ar Bembi. Es nezinu, vecais godvārds man viss, man ir jau. Tur ir tāda poga, ka izsauc evakuātoru automātiski, atbrauc savāc un vēl uz servisu. Toši tā. Es vienkārši blakām parasti sēdēs. Es pievērstu Tas to uzmanību. evakuātors samaksās uz bērnu. Man 39. āķim vietmoši kāķis ir, tā mēs varētu poļos nopirkt piekam, uzlādēt tavu auģiku, ja tiks uz poļiem. Tur jau tā lieta. Un tad varētu aizvest mājās viņu piekam. Nē, nu gan jau viņš aizbrauc. Jā. Zini, kas ir galvenais, nepalika kaut kādā Polijā. Ko? Galvenais ir tikt ārā Zvaišiem? no Vācijas galvenais ir arī tikt ārā. Es teiktu diezgan dzīvs un smuks auto. Beņķi dzīvāki nekā, nezinu, kodām 11. gada autiņam. Tas Jā, ir bet- redzēt. Kas pa... No? Tu posters. Nav ne dūms, nekas. Jaut pasaka. Parādījās. Blīn, īstenībā, kas pa piedzīvojumu, kas pa stresiņu braucāt. Tik liels stresiņš tā, kā mēs izbraucām no golfa ar īstajiem numuriem, kad tev ieraug policija. Man liekas, tāds ir visu ceļu, kad tu brauc mājās 18 stundas. Aktīvi. Aktīvs stress. Tev ir augsti, nē, karsti, nē. Gulai gribi arī nē. Es dzert nē. Jāapskatās, vai kaut kas nekop, ne? Ja nekas nekopēs, tad es saku, ka viņš tiks mājās. Bet viņam, protams, to nedrīkst teikt. Nesakam, sakam, ka netiks. Bāzē! Nu, es nezinu, vai Arčs tiks mājās. No jauda, karoč bija, tad nebija, un tad sākās pureka. Jā. Jā. Bet jāriskē ir daļa kontēna. Nu, bet tad mēs, ja viņš nomirst, mēs viņu metam kaut kur malā un braucam ar 39. Nu, kur tā? Kur es viņu? Kāda tev pārliecība, ka 39. fakts? Nu, nezinu, te jau vairs nezinu, par ko darīt. Laskaties, tur prasa zilītis vai... Nu, nav, tas zilīts nav tik traki. Kur tu vai tad šitas ir zilīts? Skatītāji, es neuzskatu, ka tas ir zilīts priekš tāds. Perigoņčik, mēs sām divi būs, viens ar vecu 39. Neko ne. Paiet, te jāliek jau auto 2000. Nē, tak šitai neliec tocs. Jā. Kā? Nē! Šitai tocs neliec. Kur tavs bāni brauks kāds latvietis no Vācijas? Reku tie maitu nedzem. Ne. Vismaz tā vientuļā sajūta nebūs. Jums ir vēl rācijas prikolojoties, no? Atceries kā toreiz? Nu, bet tas ir benzīns, vecs, viņš nav kustināts, padomā. Un kaut kāds jau iemesls ir, kāpēc cilvēks viņu pārdēv. Jā. To pa ceļam uzzinās. Nevis to pa ceļam, bet reku jau viss panelī jau parādīja. Un otrs, ja tu nobrauksi līdz Latvijai, tas nozīmē, ka autiņš ir labs. Cik starts bija? Jā, tad tagad mēs sākam saprast, kas ir. Pirmās divas jau nolasīts, jau sarkans jau. Transmission, engine control. Tās ir vecās kļūdas, nodzēsīs un viss būs kārtībā. Kas tur panelī dēļ? Pilns tas panelis. Nu, tas ir, ka las kļūdas tā ir. Nu, vat. Tā kā las taču, ka ne mašīna. Las taču, ka... Mūsu skalvī. Piepīpētais strādā. Es ceru, ka manējais ies, bet... Nu, es jau par to arī domāju, lai mēs telefons mēs varam uzlādēt. Ja mēs tos nevarētu uzlādēt. Mēs tev Tik par rācijām. Tā kā 90. Alo. Jāpamēģina tas rācijas, kur ir. Iemetam bačus, pamēģina viņas iet. Tajā tavā Varbūt viņas ir no istabās, tikai var sazināt. Nē, tur rādīts bija 3 kilometri varēs atrunāt. 10 eiro maksāja. 12, diezgan daudz. Bet ekšanā tas rēķina Rimītī varētu viņas maksāt 39. Okay. Nu, patestēsim. Ieliec, mums jāklāv pamēģināt. Nu tad, kā Džeka, es jums teiktu, lai veicās, lai labs ceļavējs, kaut jūs vēl rīt nebraucat, bet par Robi iedzerat klāt. Robi! Tiklē Robis. Izsalkušam golfam es varu pateikt, garšo 49 litri Vācijas dīzeļi, Vācijas lauku dīzeļi. 49 litri. Jā. Maz bārka, cik domā nobraukt štuko, es domāju, varēs, ne? Jā.
Ekonomikā jābūt Es domāju, golfam. mums no ekonomikā iebraukšu. Vispār būs. Ar pilnu bāku līdz Latvijai. Nē. Jo Kalvīts mums iepriekš prasīja, kur jums liekas, kur jāpildās, būs Polijā. Viņam noteikti. Atkarīgs, zin kā ir Kalvīt, kur tev jāpildās. Kur tev ir mašīna, aiz evakuātoru vai domā braukt? Check engine deg, ka mēs tikko Oi, kas pa zīmi? Kas tur bija? Es Nevar? to neizdarīju. Ko tas nozīmē, kad uzliek alkohola jumtu? Ko? Nodzēs auģi. Par to turpinājumu. Šreks dega, kad mēs viņu skatījāmies, ok, pielec viss smuki. Kad savācām, Šreks nedega. Un vēl kļūdas, cik ir? 4. Tu saprotu. redzēji, cik viņa ātrā pazud no tā placi? Viņi brauc mācīja, teica. Nē, labi, tas štruns. Bet 4 kļūdas vecajā mašīnā, ja tev aķīts ir nosētas, tur jābūt bija virkne. Saprotu, un Šreks arī nedeg. Mums atnāk tāds. Tagad, ko tu gribi ar to pateikt? Es To, īsti. ka pārdevējs nodzēs kļūdas pirms atdeva mums viņu. Tu tagad arī dzēs. No mani varianti. Bet ja kaut kāds būtu aktīvs kļūdas, tev jau viņas iemestos tagad gaitā arī. Nebija, jā. Eļas labi, EPC tāda aktīva kļūda. Tas tā vienkārši iemetās prikos. Halo, dzirdi? Halo, menti? Tu man dzirdi? Menti? Kādi menti? Es tevi dzirdu, bet halo, menti? Halo, nē, nav menti. Es tev ļoti labi dzirdu, baigi būs labi. Silver gear, top gear, Kapitālē. top gear, tukum. Un ja tev patīk šitā YouTube sērija, gaida nākamo, jo drīz jau būs ceļā. Roberts jau maut šokar ārā, Artūrs ir excited, Kalvīts ir excited, ja? Subscribe, like, ja? Darbinam auģu. Un noslēdzošais sižets darbinām auģuhu kadrs. Aiziet! Gāzīt, bišķi pamēģini. Pamēģini bišķi gāzīt, tā kā tur. Halo, menti! Pašau, nahuj! Tas atvainoju. Halo, evakuātoru! Evakuators. Mašīna nevar pielēst. Trakiņa es neesmu vēl izbraucis no Vācijas. Tu vēl pat nesi izbrauc no tās pilsētas, kur nopirki. Nosfilmēt, nosūtīt. Tā nu nahuj. Tu labāk lūdz Dievu, ka tev tas 3D. Palaid, es piedarbināšu. Nu jā, bet nu ko, nu tagad. Jā, tu līdz acis būs. Jā. Bet servis rādās ok. No rīta laiks. Zini, kā es daru? Bet pagaid, Bentakolona arī lec. Nu jā, bet viņš nebija tik uzsils lielu. Nu temperatūra nebija. Daram tā, lai pastāv rītā savāksim ļaļu. Nemocīs, jā. Nu jā, lai viņi stāv te. Nē, tas ir skaidrs, labi, lai viņi stāv, bet nu... Tad būs skaidrs, ja rīt viņi no rīta lec, viņa augsts lec siltu, nē, viss. Ik bija dā. Šaus tam tur, kas notirgoja to mašīnu. Atceries? Mēs jau otru. Bisschen Deutsch. Jā, halo. Jā, ich bin da. Nu, teikšu atklāti. Es domāju, ka rīt no rīta pieliks auto. Ko saka? Teikšu atklāt, ir divsā. Bet mums ir acīs. To es tās optimists. Cilvēks nav braucis nekad no Vācijas. Viņš nesaprot, ko... Es tikai blakus sēdēju, labi. Piekabīt. Bet kā ar Luksiņa autobusu vai ekolaini? Ekolēn. Labākais. Tu blakus sēdēji ar ekolaini. Ierakstiet lūdzu komentārā. Lūdzu, ierakstiet komentārā. Tā tad ir 2,4 benzīns. Ir 2,3. Tie ir labi motori vai ne, jo mēs jau nopirkām vienu. To es arī gribēju jautāt. Ierakstiet komentārā. Ir 2,4 benzīns, ir 2,3 benzīns, E39 un 1,9 dīzelīts. Ierakstiet komentārā. Kurš motors ir Tā jau labāk? bija mūsu izvēle. Ekolēns. Bet, Urā! bet E39 nav sarūsējis. Tā, īstā. Vislabākā Jā. mašīna. Ieliec atpūlūdzu. Nu, reāli labā stāvoklī. Ja kāds meklēs, tad tas ir bombačs. Tu vēl neesi viņu izbrauc. Nu, nav rūs galvenais. Es vēl gribu ar Robi izbraukt, pirms viņš dodās Latviju.
Kā ir ar golfiņu? Vai tas tiešām ir uzticamākais vārds vai ne? Ne, bišķiņ tas rūlis, kamēr augsts. Tā kā Rolls-Royce un griezti. Jā. Tik zvaigznīgs pietrūks. Es braucu. Nē, ja godīgi apskatot tagad Arču, es tāpat domāju, ka viņš tiks mājās. Augsts vienkārši sūdīgi lec. Jā. Ir kāds labs tev, dar? Jā. Arčs tiks mājās. Kalvīts, es nezinu, jo viņš vēl nav izbraucis, bet viņš kārtīgi slavēja, bet tagad ir arī, es domāju, uz šaubiņā dzīvo. Slēdzās, labi, mēs jau izbraucām Tas šito. pirmais tā bišķi klusīt, bet tā gada mašīnē. Sīkums. Uzliec nullītes. Ir jau, 500 metri no. Redzēs, kā būs, cik tu varēs nobraukt. Ar pilnu bāku. Cik vispār būs kopējais kilometrs. Jā. Kad es mājās arī ir jau spēks ieslēdz, kamēr tā tad es nobraucu kontingu. Es nepagulējuši kaut ko pa ceļam. Domā mēģināt, jā? Nezinu. Ja tu 5 šaus, tu ieraudzīs gaismu, tu malks atkal līdz tumsēm, tad tu jau sapratīsi, kad es Kaunijā. Tas jā, man jāmūs, jā. Nu, man kas 3-4 celties. Celies pus 4. Jā. Vienkārši 4 dod ārā. Jā. Sataisīsim tagad brokas vakariņas. Jāuzim Ūdens. daudz uzturs tagad. Ūdens ir, Ūdeni vajag. banāns ir. Daudz ūdeni nevar dzert, lai nav zaļās pieturas daudz. Pacētīsies. Kapī aizfrūt. Bet pēdējā reize, kad es braucu busciņu, es līdz Polijas robežai izvilku bez zaļās pieturas. Nu. Un Bet tad man kā baigs piedest to laivu skatījos. bija ļoti grūti, jā. Es to skatījos, atceros, kā tagad atceros tos momentus. Šis žēl, ka nav 6. rops, bet Jā, man piedod. tie laikam bija divnieki, ne? Nē, 1,9 arī. Man Arī. pašam bija šitās pēc melns boriņa. 1,9. 96 kg, 131 zirgs. Raķetei. Raķetne mašīna. Bet Vācija, kā vispār kā Vācija, garas tās dienas un daudz, ko tu nevar izdarīt, tad dienas garas, vai ne? Jā, mēs lielu attālumu daudz pārbraucējiem visādi sanāk. It kā pēc gads jāpārplāno liekas, laiks un savu dienu. Bet ja Savādāk. cilvēks skatās tagad no malas, viņam liekas, oi, man tur 56 minūtes tikai no jums, ko braukt. Mums tās ir īstenībā pat kā minimums 3 stundas, ja ne pat 4, tev Jā. viens otrs gals, kad tu saproti, kas tev tur vēl jādara, jāapskata auto, tas diezgan patērēs, viņš jau tik redz vienu galu, ka tu aizbrauc Jā. 56 minūtes. Tā. Un tā diena paiet, ja tu apskata auto vienam klientam vai otram, nu maks, ko tu vari produktīvi 2 auto dienā apskatīt. Jā, nu, ja baigi tuvi ir arī, tad, 3 varbūt, ja vienā vietā ir 2 blakus. Jā, bet mēs nerunājam par lejā kaut kādu Minhenu vai kur. Nu, nē. Bavārijas to galu noteikti. Nē, tas ir tepat apkārt Dortmundai braucot 100 km, 150 un tu uz vienu galu vai otru. Nu, grūti tiešām nav tik vienkārši un tu aizbrauc. Arī šeit jūs redzējāt, aizbrauc X6 cilvēkam skatīties. Viņš tur pēc bildēm redz melnu krāsu, tur karbon šorts, beigās krāsa zila. Klientam nepatīk. Un rītā atkal celsimies un brauksim tālāk, arī skatīties viņa vēl vienu variantu. Tā. Tā kā jā. Ejam pretī klientam. Ejam pretī klientam, bet tā ir kaut kāda jāizštuko fiška, jo citreiz tev braucieni tukši, tu pusdienas patērē, nu labi, pusdienas ēdīs, tā kā tā, Labi, jā. pusdienas degviela, laiks, tas ir ļoti svarīgs lietas, ko var izmantot Vācijas laukos tik par lietas. Jā, vot par to es domāju, tu vari menedžēt ar klientam, nu kaut ko mēs attālināt daram, tu vari vairāk pieslēgties dīleriem, var meklēt jaunas piedāvājums, bet tas pasūtījums, jā, nu tas ir tāds triki, bet gribās arī palīdzēt no savas puses. Paldies, ka skatījies un piesako mums, lai nepalaist garām nākamās sērijas, jo nākamajā epizodē sekosim līdz tam, vai Roberts ar golfu tiks līdz tukumam ar saviem spēkiem. Brauksim apskatīt klientam auto un skatīsimies, vai tiešām ar Audi varēs doties uz tukumu. Uz tikšanos nākamreiz!